Nu, ko labvakar, mīļie, veselības kluba dalībnieki. Ja, šodien mums tāda ļoti interesanta tēma atkal, ja, produktu lietošanas lifehacki vai padomi, kā mēs varam vienu un to pašu produktu izmantot dažādiem mērķiem. Jo citreiz mēs, protams, izlasam grāmatiņu, izlasam kaut kādu instrukciju un dzīvojam pēc šīm instrukcijām, bet mūsu produkti ir tik daudzšķautņaini un tik plašas iedarbības produkti, ka mēs viņus varam izmantot ļoti, ļoti efektīvi dažādos interesantos veidos. Šodien mēs parunāsim par veselības tējām, kurus produktus mēs lietojam kā tējas, par skrubjiem, par vannām, par maskām, par zobiem. Mēs jums arī varam dot iespēju beigās arī padalīties ar savu rezultātu, ja minūtīti varbūt jums ir kaut kādas savas receptes, kaut kādi savi interesanti lifehacki, ja, vai padomi mums, ko jūs esat izmantojuši. Un mēs ļoti būsim priecīgi, ja jūs arī rakstīsiet komentārus, vai jūs esat to darījuši, vai jūs nekad to nesat darījuši, tā kā mēs to lietojam, ja. Un pirmais došu vārdu veselības trenerei no Salaspils Indrai Šmitei. Viņa stāstīs, kā var mūsu produktus pagatavot, kurus produktus var dzert kā tējas, kā dziedinošas tējas, karstos dzērienus, jo, godīgi sakot, man ir dāvinātas ļoti daudz tējas, es esmu pirkus veiklā, es nevienas tējas nedzeru. Manā arsenālā ir mūsu produktu ekstrakti, un tikai ar šiem produktiem es arī šos produktus lietoju kā tējas, ja. Tātad, Indra, lūdzu. Jā, nu tad sākam ar tējām. Man liekas, ka vispār es gribu sākt ar to, ka noteikti bērnībā daudz, es tagad gan vairs tā nedzirdu, bet tāpēc, ka tagad noteikti citas metodas, bet agrāk noteikti bērnībā daudz dzirdējuši, kad ja cilvēks ļoti nobijās vai no kaut kā ļoti satraucās vai nu, kaut kāds bija tāds milzīgs tāds uzbudinājums, ja, tad vecmāmiņa teica, iedzer saldu tēju. Un, jā, un tas jau nāk no tā laika, ja, kad mūsu vecmāmiņas jau tā intuitīvi zināja, ja, to, ko šodien jau skaidro mums arī fizioloģija, kad pirms organisms var dziedināties, vispirms viņam jājūtās drošībā. Un tieši to arī varēja iegūt ar šo te saldo silto tēju, ja. Toreiz tas likās tāds nomierinošs rituāls tāds, bet īstenībā, jā, tajā slēpjās tā visa gudrība. Par to šodien mēs vairāk parunāsim. Un arī tad, ja mēs esam stresā, organisms pārslēdz uz tādu izdzīvošanas režīmu, gremošana apstājas, uzsūkšanās arī spējas viss samazinās, un ķermenis nespēja pilnvērtīgi izmantot visas tās labās vielas, ko mēs varētu ar kapsulu iedzert, ja? Bet tad, kad mēs iedzeram tādu siltu dzērienu, ja, tad tas daudz labāk mums viss uzsūksies. Un, jā, un tieši runājot arī par to, tā kā saldumu, kāpēc mums ir viņš vajadzīgs, ja? Jo tur ir tā glikoze. Nu, mēs te nerunāsim par glikozi un cukuru kā tādu, ja? Šeit būs augi, kuriem ir sava fruktoze klāt, bet vairāk par to arī, kad siltais dzēriens nomierina šo te nervu sistēmu. Un, jo stresā cilvēkam pātrinās sirdsdarbība, paaugstinās adrenalīns, asinis aizplūst prom no gremošanas sistēmas uz muskuļiem, un gremošana tikpat kā apstājas, ja? Viss nobloķējās, un tāpēc ir tik svarīgi, pirmais, lai mēs varētu kaut ko vispār iegūt savam organismam labu, mums pirmais vajag to stresu noņemt, lai mēs varētu kaut ko izdarīt tālāk. Un es likšu tagad prezentāciju, lai var redzēt arī to, ko mēs šodien te gribam jums pastāstīt. Un tā tad, kāpēc tad tieši tēja ekstrakta veidā iedarbojas efektīvāk nekā uztura bagātinātāji, kas mums ir kapsulu veidā? Mēs nesakam, ka uztura bagātinātāji kapsulu veidā galīgi neiedarbojas, ja? Bet vienkārši kāda ir tā atšķirība, un varbūt kādreiz ir tieši mums labāk paņemt to tēju, izdzert nekā to sauso kapsuliņu, ja? Tā tad par siltu ūdeni jau es teicu, ja, ka tas gan arī nomierina, gan arī viņš labāk palīdz aktivizēt šīs te visas vielas, kas ir augā, un pat cik arī mūsu produktiem parasti ir ļoti daudz šie savienotās vielas, ja, tad līdz ar to tas viss kompleksi daudz labāk un efektīvāk darbojas, ja tas ir siltā veidā ūdenī.
Tas arī uzlabo asinsrita gremošanas traktā, arī padara visas vielas organismam vieglāk izmantojamas, un organisms būtībā saņem tās jau gatavā tādā formā. Ja mēs runājam par uzsūkšanos, ja, un šī gadījumā jau, ja mēs dzeram kā tēju, tad aktīvās vielas ir izšķīdušas tajā ūdenī un uzreiz jau saskaras ar mutes kuņģa gļotādu un sākas uzsūkšanās procesa organismā. Un nav tā kā organismam ilgi jāgaida, lai šīs vielas jau kļūtu arī pieejamas. Savukārt, ja mēs dzeram kā kapsulu, tad tas ir cits ceļš atkal. Ja? Vispirms ir jāizšķīst apvalkam, tad jāizšķīstam pulverim, un pēc tam tā aktīvā viela tikai nokļūst organismā. Un šeit parādās arī tas, par ko reti runā, kad daļu šo vielu pat tā kā nepaspēja pilnībā uzsūkties. Un arī, lai kapsula vispār iedarbotos, tā ir nepieciešama stipra tāda kuņģa skābe. Daudziem, protams, kā mēs jau arī visu laiku runājam par šiem te kremošanas dažādām problēmām, ja, līdz ar to diezgan jau ir problēmas ar visu šo procesu, gremošanas procesu, un tāpēc arī šī skābe, ja ir samazināta, tad arī, kas arī vēl dod piedevu kā stress un regulāra kafijas lietošana, tas viss padara gremošanu lēnāku, līdz ar to vājāk arī sašķeļās šīs te kapsulas mūsu kuņģī. Rezultātā apvalciņš lēni izšķīst, pulveris neizdalās pilnvērtīgi, aktīvās vielas netiek aktivizētas pietiekami, un jā, no uzturbagātinātāja visu mēs šo te nevaram uzņemt, bet, ja mēs dzeram kā tēju, tas viss ir gatavs darbam. Arī lokāli tas iedarbojas uz gremošanas sistēmu, jo dzerot tieši augu ekstrakta tēju, vielas iedarbojas visā gremošanas ceļā, jau sākot no mutes, barības vada, kuņģī, zarnās, un tas arī ietekmē mikrobiomu, palīdz atjaunot gļotādus un mazināt iekaisumu. Kapsula šo lokālo efektu tikpat kā nevar iedot tādu pilnībā. Arī kapsulas ir sausas koncentrētas vielas, kuru pārstrādē atkal ir nepieciešami enzīmi, žults, laba zarnu darbība, un, ja cilvēkam ir vēdera pūšanās, smaguma sajūta pēc ēšanas vai nogurums pēc maltītes, organisms bieži vien nespēja vienkārši pilnvērtīgi izvilkt ārā visu to no tās kapsulas, kas tur būtu tas labais, ja? Un dabīgā sinerģija darbojas. Tēja saglabā šīs te ne tikai aktīvās vielas, bet arī tos visus fitoelementus, kas strādā kopā. Un tā sadarbība ir tāda efektīva, iedarbīgāka, maigāka, bet dziļāka. Kapsulās parasti šie ekstrakti ir tādi izolētāki viens no otra, ja mēs viņu kā sausā veidā uzņemam. Un arī, protams, nervu sistēmas efekts, par to tā kā tiek runāts arī maz, bet jā, par to silto dzērienu mēs jau gan runājām, jā, un iedarbojas tieši uz parasimpātisko nervu sistēmu, ķermeņa atpūtas un atjaunošanas režīmu. Gremošana uzlabojās, uzsūkšanās kļūst efektīvāka, un līdz ar to ir vērts padomāt par to, un es tuņās arī pastāstīšu, kuras mēs no mūsu tieši uzturbagātinātājiem varam izmantot kā tēju, jo un tāpēc, jā, var vēl pateikt tā, ka ekstraktu tēja organismam ir šķidrā aktīvā formā, bet kapsulē vēl jāiziet viss sagremošanas process. Tā kā skatāmies, tad noteikti jūs jau variet uzrakstīt, kādus jūs tējas lietojiet no mūsu produktiņiem, bet šeit mēs tad parunāsim par šiem konkrētiem produktiem. Tā, es tagad gribu saprast, kādā man tagad te formā ir redzams. Tā, laikam būs ok, priekš ieraksta. Par korālu artišoku. Noteikti visi mēs jau zinām, arī noteikti pirms koraļu kluba mēs zinām, kad tas ļoti labi atbalsta mūsu aknas, un ja mēs šos te dzērienus dzeram visus tukšā dūšā,
tad jāņem vērā tas vēl, kad viņš aiziet un uzreiz jau sākt strādāt tieši uz konkrēto orgānu, uz ko viņš ir tā kā vairāk virzīts, ja. Tātad artišoks tas būs noteikti gan palīdzēs stimulēt žulti, gan visiem detoksikācijas procesiem un tieši aknu veselībai. Korāla burdakrūta diždaģu sakne, ko es šodien runāju ar vienu klienti, un viņi saka, aptiekā nevar nopirkt. Nu, tad jā, laikam vai nu ir izpirkts, jā, vai arī tad mēs jau paliekam kā vienīgie, kur vēl var dabūt diždaģu sakni. Arī, protams, tāpatās mēs to lietojam arī pie aknu problēmām, arī var palīdzēt samazināt holesterīna līmeni. Tāpatās arī tas darbosies uz iekaisumu procesiem, gramošanas traktā un viennozīmīgi arī aknu atbalstam. Es neredzu komentārus, bet cerams, ka jūs rakstiet, kā jums garšo šitās tēņas, ko jūs esat taisījuši, jā, korāla lucerna, alfa. Tas jau ir detoks komplektā lielajā, ja klāt, tā kā noteikti to jau ir izbaudījuši gandrīz visi, kas ir atnākuši Korai klubā. Jā, šis produkts ir ļoti bagātīgs ar savām minerālu vielām, jo lucernas sakne ieiet ļoti dziļi zemē, un līdz ar to viņš ir patiešām tāds ļoti spēcinošs līdzeklis. Tas, ko noteikti var pieminēt arī, kad ļoti labi dara arī jaunajām māmiņām, lai palielinātu šo te laktāciju. Tāpat arī atbalsta nieres un dažādu iekaisumu gadījumos ir ļoti vērtīgs. Tā kā šīs te ir ļoti jaukas augu tējas. Tālāk pastāstīšu par šiem 3 produktiem. Lakrica, kas arī ir noteikti zināms, kā varbūt pat kā končas, ja? Ir cilvēki, kuriem pieminot lakricu, nē, nekad, ļoti negaršo. Bet mūsu lakrica ir pilnīgi, viņai ir tik patīkama tā garša, bērniem ļoti garšo pat dzert šī tēja, un tas ir arī pie elpceļu iekaisumiem ļoti, ļoti vērtīgi dzert tieši šo te. Jo tieši arī, ja mēs kā tējas veidā dzersim, arī augšā mums šeit visur arī iesūcās, ja, un caur limfu jau aiziet šīs te visas aktīvās vielas. Un, protams, arī limfātiskai sistēmai ļoti labs atbalsts. Tāpat arī limflo, kas arī ir limfātiskai sistēmai tieši produkts, arī pie paaugstinātas temperatūras ļoti ieteicams, jo tur ir šīs te upeņu lapes, kas mazina temperatūru un jā, arī izvada šķidrumu, tūsku novērš, tā kā arī tāda laba tēja arī pie limfātisko sistēmu programmām. Un mindset, kas ir tieši prāta darbībai vairāk, šeit ir ingvers klāt un daudzas aktīvās vielas, kas patiešām dod tādu gan mundrumu, gan uzlabo atmiņu arī. Un, jā, patiešām iedarbojas ļoti labi tieši uz smadzeņu darbību, arī normalizē šo te miega nomoda ciklu. Un šie te ir tie 3 produkti, ko es taisu kā tēju puslitra pudelē termosā, ko es ņemu līdzi pēc savām augstuma peldēm. Ļoti labi viņi gan sasilda, gan iedod tādu enerģiju. Enerģija tāpat jau ir, kad izlien ārā no tā augstā ūdens. Bet viņi tā ļoti labi tādu foršu siltumiņu iedod uzreiz organismam. Un jā, tad vēl, protams, Pau d'Arco. Nu, tā, man liekas, ir tā, kas vispār ir visbiežāk lietotais produkts kā tēja, ja? Tieši uz visiem saslimšanām, sēnīšu slimību profilaksei, arī jebkuriem iekaisumiem, kas mums ir augšējos elpceļos. Mēs varam kopā taisīt Pau d'Arco tēju ar lakricu un šos te produktus kombinēt, lai sanāk tāda forša buķete un tādu karstu dzērienu, kad iedzer, tad, ja noķer to momentu sākumā, tad nākošā dienā tu jau varēsi atkal iet un darīt visas lietas. Jā, tad vēl korāla karnitīns.
Es viņu pati nebiju visu laiku taisījusi kā tēju, bet tagad šonedēļ es arī viņu dzeru kā tēju pirms sportošanas, un es teiktu ļoti, ļoti garšīgs. Kāds vēl ir dzēris šo tēju, uzrakstiet. Ļoti, nu tāpat nesnāk tēja, vienkārši ūdentiņš ir baltu pulverīti, mēs pieberam, viņš uzreiz izšķīst un tāds patīkams skābens dzēriens. Jā, viņš ļoti labi ir tieši pirms sportiem dzert, jo tad arī viņš šo te enerģiju, to, kas ir taukos, pārvērš mums enerģiju taukos, ne, bet taukus pārvērš enerģijā, vat tā jāsaka pareizāk. Jā, tā kā tas tāds arī vispār spēcinošs līdzeklis. Un zaferāns, kas mums ir kurkumīns, arī mums ir atbalsts aknām un žultspūslim. Ļoti, ļoti labi darbojas arī uz iekšējiem iekaisumiem dažādiem, kas ir organismā, tā kā arī šo var noteikti, īstenībā tāds diezgan aizmirsts, man liekas, produktiņš, ko mēs tā reti kaut kad atceramies, bet jā, patiešām tīrs labs kurkumīna ekstrakts. Un vēl par grifoniju, jā, kā jau es sākumā teicu, par to, ka mums to nervu sistēmu vajag mieriņā, un tad būs lielāka jēga arī no tiem uzturbagātinātājiem, ko mēs dzersim. Un arī grifoniju mēs varam šķīdināt ūdenī un izdzert arī kā tēju, lai mums tieši pie kaut kādām lielākiem satraukumiem, panikas lēkmēm, jā, ļoti labi tas iedarbosies. Un mūsu mīļās jau fandetoks tēja, kas ir aknu atjaunošanas tēņa, ja, tā jau skaidrs, kad mēs viņu arī dzeram vienmēr kā ar ūdeni, sausā pulverī, es neesmu dzirdējis, varbūt kāds ir arī mēģinājis, kas varbūt nav izlasījis to instrukciju. Un tāpat tās arī slim by slim, kas arī ir apetītes tāds samazinātājs, mazina šo te tieksmi pēc saldumiem, arī holesterīna līmeni ietekmē un pamazina. Tā kā arī ļoti labs produkts, tās ir tās mūsu tējas, ko mēs ikdienā varam lietot no mūsu produktiem. Jā, tas man pagaidām viss. Paldies, Indriņ. Jā, Dats raksta, mindset ātri iedarbojas tējas formā. Jā, es gribu uzsvērt to vēlreiz, ka nedomājiet, ka kapsulas mūsu nedarbojas, ka viņas ir tik cietas, viņas tur neuzsūcās. Ja? Mums ir augstākās kategorijas afalciņi, kas ļoti, tā kā ātri visu izšķīst un viss notiek. Vienkārši tēja, tas ir ātrāk. Caur to karsto ūdeni, jā, atgādināšu, ka ne karstāku pa 40 grādiem, jā, lai neaiziet bojā tās visas mūsu vērtīgās vielas, jā, ātrāk. Un ja mēs jau dzeram, ja mēs jau mutē jau to dabojam, ja, tad caur limfu viņš uzreiz nonāk asinsritē, ja, viņam vienkārši tas uzsūkšanās spējas šādā veidā ir ātrākas. Ja kapsulā viņš iedarbosies ilgāk, piemēram, ja tā pati grifonija, cilvēkam ir panikas lēkme, ja, un mums nav laika gaidīt, ka es iedzeru grifoniju kapsulā, un tad pēc vairākām stundām viņš kaut kādā veidā, ja, kamēr iziet tos ceļus, iedarbojās. Ja. Tātad vai nu mēs, ja mums nav karsts ūdens, ja, tad mēs beram zem mēles. Visus tos produktus arī var vienkārši bērt ārā no kapsulas bez tējas, paturēt mutē, ja, un tad no rīta arī tad viņš ātrāk iedarbojās. Protams, ja ir pieejama ir šis te karstais ūdens, tad ļoti labi viņu šķaidīt. Jā, Dita arī jautā, kā pagatavo un cik kapsulas uz kādu tilpumu. Nu, es teiktu, ka es kā kuru reizi, jā, kad, ja tu esi tā kā slikti jūties un tev liekas, ka temperatūra vēl kaut kas, jā, tad uz vienu krūzi kaut kādas 2 skudru koka kapsulas, 2 lakrices var bērt, jā. Nu, dažādi var taisīt to tēju, jā, tur jāatrod sev pašam tas kā labāk varbūt garšo vai kā, bet jā, kā Vineta jau minēja, ne karstākā par 40 grādiem tādā ūdenī, jā. Jā, runājot par mindsetu, izstāstīs šo ārstes Kažušnies no Polijas, jā, viņa ir ļoti mūsu klubā ļoti cienījama dāma, viņa ir arī dažādas metodas, un pēdējais viņas atklājums, ko viņa pat ir pētījumus veikusi par šo, kad mindsetu pie galvas smadzeņu demences, atrofijas un tā tālāk, tad, kad ar neironiem ir ļoti liels problēmas, ja, tad mindsetu ber ārā no kapsulas un smērē degunā.
Jo, lai caur šejieni, tuvāk smadzenēm, jā, lai šīs aktīvās vielas iesūktos uzreiz, šie te neironi saņemtu šīs te aktīvās vielas. Teikšu uzreiz ļoti nepatīkami, tiešām, bet ļoti Citrais man šķiet. efektīvi, jā. Un tēja, protams, ātrāk, ja jūtat, ka pilnīgi, ja nav spēka un vajag uzreiz tādu būstu, ja, tad droši. Pie tām tējām jūs, protams, varat daudz ko citu vēl piebērt. Citreiz es asimilātoru beru, ja es tukšā dušā dzeru tēju, jo tas palīdz tā kā likvidēt tos vecās šūnas visas, kas nav nomirušas, ja vēl tukšā dušā. Noteikti pie grifonijas, ja ir nervu sistēmas kaut kāda pārslodze vai panika, ja, tad var arī magniju bērt droši, ja, arī var viņu mutē tāpat patiešo bērt, nevajag, tā kā baidīties eksperimentēt. Produkts vienīgais, ko kapsulā mēs lietojam, tās ir dzīvās baktērijas, jo viņām jāiziet cauri kuņģim un jānonāk zarnu traktā, ja. Tāpēc mēs viņas nevaram vaļā. Vienīgais, tagad es atcerējos, un mēs varam pastāstīt, kā pagatavot dzīvu tiešām jogurtu vai dzīvu kefīru no mūsu baktērijām. Jā, jāpaņem labs piens, 3-4 kapsuliņas vai nu kvadrabiotika vai nu superflora. Jāatstāja siltā vietiņā, var pielikt mazu gabaliņu medus karotīti. Jā, un tādā veidā mēs sev varam saraudzēt veselīgu jogurtu, jo mēs zinām, ka veikalos tādu praktiski nav produktu, ja, ko mēs varētu efektīvi piedāvāt. Nu, ko tagad parunāsim par pirti un vannu un sportu. Ja, pirms tam Indra jau stāstīja, ka tātad limfas stimulātori mums ir limflow un lakrice, ja. Pirtī mēs ejam kāpēc? Lai atbrīvotos no toksīniem. Arī sportojot mums vajag atbrīvoties no toksīniem. Un arī vannā, kad mēs ejam, vannas arī lielākais šis te ieguvums, ka viņš mūs atbrīvo no kortizola, no toksiskām vielām, no stresa. Tas viss ātrāk izvedās. Un lai stimulētu šos te tātad limfas izvadīšanās procesus un svīšanas, visus efektīvas svīšanas procesus, mēs varam taisīt limflow vai lakricas, vai arī abas divas kapsulas kopā maisīt tēju, ja? Nu, es tā teiktu, kad apmēram stundu pirms pirts to var iedzert tukšā dušā, ja pirtī, protams, vannā labāk iet tukšā dušā, lai ātrāk šie procesi notiek, tad šis process būs daudz efektīvāks. Tā tad var noteikti arī pielikt klāt artišoku to pašu, lai arī tai aknai būtu tas process attīrīšanas efektīvāks. Tā kā, jā, un sportojot jūs arī to pašu varat, jā, izdzert tādu tēņu, lai jums aktīvāk darbojās tā toksīnu izvadīšana. Tātad, kādu mēs skrubi taisam? Varam taisīt, ja mēs ņemam sāli, ja, ņemam pēc iespējas labāku tur Himalaju vai kādu jūs zinat pārbaudītas vērtības, ja, smalko sāli, un tur mēs varam variēt. Ir dažādi varianti, ja. Varam piebērt klāt vairākas paciņas izlietotos koralmainu maisiņus, ja. Citreiz es pielieku klāt asimilātoru. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš šķeļ mirušās šūnas. Viņš strādā tā kā tāds sanitārs kā skalpelis, kas palīdz, nu, tur tādi, ja nav kaut kādi labi procesi uz ādas neveidojās, tad asimilators palīdz viņus vēl vairāk sašķelt. Es skrubim lieku vienmēr klāt H-500 mūsu slaveno, ja, antioksidantu, jo antioksidants, tas nozīmē, viņš novērš brīvošu radikāļus, tā ir ādas atjaunošana un tīrīšana, ja. Principā, tad, kad es eju pirties, ne tikai skrubim lieku H-500 klāt, bet arī vannai, nu, minimums 2 kapsulas, nu, cik nav žēl, 2, 3, 4 kapsulas, ja. Jūs redzēsiet, cik ūdens paliks maigs un mīksts. Viņš pilnīgi tā kā vadīs ārā visu pēc tās vannas. Redzēsiet, cik mīksta un maiga un skaista un zīdaina arī āda ir. Un skrubītī arī es piebaru 2-3 kapsulas H-500. Ko es vēl lieku pie tā sāls skrubja klāt? Man patīk kalciprēms.
kalcijs, magnīs tur ir. Tāpēc, ka vispār minerāli ādai, jūs zinat, ir labi. Ja? Īpaši, tā, ka mēs aizbraucam kaut kur, kur ir ļoti sāļš ūdens, ja? Mums vadās ārā tūskas mazinās un ādas turgors nostiprinās minerāli vielas ādai patīk. Ja? Tad var kāds pāris kapsulas kalciprēm, MSM, kas ir sērs, ja? Mēs zinām, ka sērs arī ļoti dziedinoši iedarbojās vispār uz organismu, kad uz sēravoti un viss, kur, ja, visas sanatorijas bieži vien ir pie dziedinošajiem sēravotiem, kuri ļoti smird pēc vecām olām, bet viņas, mazliet var dzert, ja, bet pārsvarā viņi arī šajās vannās iet cilvēki. Tā kā mēs paši varam savas vannas taisīt, mūsu sērs nesmird, ja. Varat to darīt droši. Tā, es ieskatīšos, lai kaut ko jūs vienmēr kaut ko aizmirstu, pašu svarīgāko. Tā, skrubītis, ja? Ja jūs sataisat tik ļoti superīgu dārgu skrubi, nevajag darīt tā, ka ātri noskrubējos un atkal mazgājos nost. Nē, ja tā ir pirts, tad mēs skaidri zinām, ka mēs tur pārdzīvojamies ar to skrubi, ļaujam iedarboties, izvilkt ārā mums no organismā šos toksīnus un visu pārējo, un arī šo ādu, ja, tā kā dziedināt. Bet, ja mēs esam vannā, tad domājam, kā, ja es sākumā kājas izlieku ārā, ierīvēju turu kaut kāds 5 minūtes, ja, tad pārējās ķermeņa daļas esam radoši, ja, bet tomēr atļaujam tai ādai mazlietiņ pabaudīt to skrubi. Ja kādam nav arī vanna, tas nekas, var jau arī mazlietiņ pastāvēt tajā dušiņā, ja, tad, kad ejat dušā siltā, arī noskrubēties. Principā jau vienreiz kādā nedēļā vai 10 dienās vajadzētu to mirušo ādas to slānīti noņemt, un mūsu tās visas vielas, arī H500 palīdz atjaunot to ādu un uzlabot viņas to stāvokli. Ja gribās ādai arī tādu kā pabarošanu, kā masku, tad var saspaidītu spirulīnu vēl klāt pie tās, ja, tur noteikti pirtī var vairāk, ja, kur tā vieglāk to visu zaļo masu nomazgāt, bet ādai ļoti patīk spirulīna. Indra vēl stāstīs par īpašu masku, bet es iešu tālāk. Tā, to es pateicu. Tā, kāda vēl ir maska? Interesanti, kāda es taisu, jo es esmu Vineta Meduņecka, kurš man nezina, mēs jau ar šiem produktiem dzīvoju 16 gadus dienā, un man ir ļoti milzīga tieši šajā pieredze. Es esmu izmēģinājusi arī ir viena forša maska, piemēram, tas pats skrubis, ko jūs taisat, tas smalkais sāls ar to H500, un kas nu jums tur kuro reizi ir, vēl tur vai no MSM, vai kaut ko jūs vēl citu tur pieliekat, ja? Es samitrinu ādu un vienkārši uzlieku viņu uz ādas, to skrubi. Viņš tur viss tāds kņudinās. Tad kaut kādu 1 minūtīti vai 2 viņš te pakņudinās, viņš vēl palīdz vilkt ārā to lieko šķidrumu un tūsku. Un tad es uzpilinu emu taukus mūsu un uzlieku vēl pa virsu. Un vēl paturu kādu 1-2 minūtes, ja. Tad sanāk viens noskrubē, samitrina, tur uzmundrina to ādu, ja, un emu pa virsu, un sanāk ļoti, ļoti skaista mirdzoša tāda pabarota āda pēc tam. Tā, tagad ķeramies vēl tālāk par H500 lifehacki, H500 pielietošanā. Tātad iesnas, ja jums ir iesnas, izbaram no kapsuliņas, vai nu var ar mitru pirkstu, vai ar kaut kādu to kociņu, ja, ar vates kociņu arī samitrināt un tajā pulverītī, un abās nāsīs, iesmērējam abās nāsīs. Teikšu godīgi, ļoti arī nepatīkama sajūta pirmajā brīdī. Sāks nākt ārā viss, kas šeit ir sakrājies augšējos elpceļos, varbūt, kurš zina, ir pierakstat, atbalstat mūsu metodi, ja. Viņš nāks ārā ļoti, tas pilnīgi tāds kā šķidrums, ja, bet pēc kaut kāda brīža praktiski iesnas var apstādināt. Ļoti ātri. Ja. Man pārsvarā visas tās reizes, vienreiz iesmērēju, otrais un pēc kaut kāda laika
Tas, kas ir iztīrījies, mums nav jāizdambē, lai netek nekas ārā, jo tā ir organisma attīrīšanās pie slimībām, jo caur iesnām nāk ārā vīrusi, ja īpaši ir tāds šķidrs un ūdeņainas iesnas, tad tas ir vīrus, kas nāk ārā, bet mēs vienkārši palīdzam iztīrīties, ja, tiem elpceļiem. Līdz ar to tas process ātri notiek, un viņš tiek diezgan ātri arī pārtraukts, ja. Tālāk, enerģijas trūkums, kad mums ir, piemēram, ir citreiz tā, ka cilvēki pie stūras brauc, man pašai šitas ir un vienkārši nāk miegs un es nevaru vairāk. Es vienkārši ņemu kapsuli, iebāžu mutē, ļauju viņai izšķīst, caur limfu iedarboties, uzsūkties asinīs, ja, un pēc kaut kādām minūtēm jau acis ir vaļā kā pogas. Un viss notiek, ja. Tālāk. Herpes vīrusam vienkārši efektīvāku, man liekas, es neko nezinu. Ja, ja ir herpe tikko kā parādījusies, arī baram viņu kā pulverīti, samitrinam to vietu un uzliekam virsū un turam. Varēs just, kā tur viss tur tāds pilnīgi notiek kaut kāds process, tā sāpe ieiet dziļi, tā kā, un pēc laika tas viss nomierinās, un principā herpa neattīstās, ja jūs laicīgi to izdarīsiet, tad ļoti ātri viss tas pāriet, ja. Tālāk, vēl padoms pie ausu sāpēm, arī ļoti koncentrēti uztaisīt, ja, un arī var skalot, ja. Kam ir sudrabs, protams, ar sudrabu, kas ir dabūjusi no citām valstīm sudrabiņu, tad sudrabs ausī viennozīmīgi uzsilda un austiņā, bet siltu H500 ūdeni arī var pilināt ausī, tikpat veiksmīgi paturēt, jau uz viena sāniņa. Arī efektīvs pie sēnītēm ir arī dzīvniekiem sēnītes ausīs, ja ka viņi niez, ka niez tā austiņu, arī to var novērst. Tālāk. Kakla sāpes, ja, ir tādas reizes, kad ļoti vienkārši tas kakls kašājās un nāk tas klepus, ja, un jums jāsēž teātrī, jāskatās klusumā, un jums visu laiku nāk tas klepus, ja, tad arī sūkājam, ja, ļaujam, lai viņš šeit caur tiek, ja, tātad mandelēs, un arī viņš novērš tās kakla sāpes. Ir citreiz tā, kad kakls ir tik ļoti sakairināts, kad viņš vienkārši jau ir sakairināts, ja, ka tā gļotāde ir jāatjauno, tad pēc tam var pasūkāt lecitīnu. Lecitīns arī ļoti palīdz pie kaklu sāpēm. Man nav te ko parādīt, jūs visi viņu zinat, brūnas kapsuliņas. Arī, jo viņš tā kā eļļiņa, viņš ieeļo tās saitītas balss un nav tas krekšķis, ja. Tālāk, zobu baltināšanai. Mēs ļoti labi zinām, ka mums ir fantastiska zobu pasta, kas atjauno zobu emālju absolūti bez kaitīgiem piemaisījumiem, revolūcija zobārstniecībā, ja, Coral Bright. Tātad mēs varam uz zobu birstītes uzlikt Coral Bright un pa virsu uzbērt H500. Viņš tā kā nodezinficēs tās smaganiņas, jā, iztīrīs, un plus vēl viņš dabīgā veidā smuki palīdzēs vēl papildus Coral Brightam šos te zobiņus pabalināt. Ja jūs dzerat kafiju vai esat, nav pat jādzer kafija, ja, lai zobi nokrāsotās ar kaut ko ik pa laiciņam, ja, tā kā to var izmantot. Ja jau mēs runājam par zobiem, tad vienkārši fantastisks līdzeklis ir tējas koka eļļa. Viņu arī var uzpilināt, ja, uz zobbirstītes vai nu kopā ar Coral Brightu, pārsvarā ar Coral Bright un arī atstājumu uz smadzenēm. Ir citreiz tā, kad ir smaganu iekaisumi, ja, tad H500 var noteikti lietot, ja, likt pilnīgi virsū skudru kokam mizu. Arī tējas koku var pilnīgi ierīvēt tīrā veidā uz visām smaganām un atstāt. Ja, tā būs arī kariesa profilakse, dezinfekcija, ja, un arī vīrusu laikā viņi pasargās visi šie te produkti arī jūsu augšējos elpceļus no vīrusu ienākšanas, ja, organismā, jo viņš jau ienāk caur elpceļiem. Šādā pašā veidā jūsu aizsardzībai mēs jau esam runājuši ļoti daudz, bet pieminēšu varbūt kāds jauniņais nezinu, ir tējas koks ar emūtaukiem jau kopā, ja. Ja jums nav tas maziņais tējas koks ar emūtaukiem, jūs varat ņemt emūtaukus un tējas koku, un tātad kopā samaisam un arī varam lietot, ja, dažādas pumpas un tā tālāk, to es jau šodien vairs neminēšu. To jūs zinat. Tā.
Tā, H500 arī, protams, vēl pie paģirām, un fantastisks H500 ir līdzeklis arī paģirām un tabakas atkarībai. Ja gribat atmest kādu netikumu, lietojiet līdz 10 kapsulām dienā, tā kā mūsu kompānijas prezidents, kad viņš meta no smēķēšanu, 10 kapsulas dienā H500 palīdzēja viņam ļoti viegli izdarīt to. Tā, tējas koks, to es jau izstāstīju. Varbūt tu pie šī kaut ko, ja būs uzreiz par kūra līdzi, un tad es tev iedošu vārdu, tu varbūt gribēsi man atgādināt, ja? Tātad mums ir šāds te kūra līf, mēs visi tāda ziedīte, kuru tagad nevar nemaz nopirkt, viņa būšot februāra beigās, ja jau ir, ja vēl nav. Nē, vēl nav Tagad parādījies. ziemā laikam visiem sāp locītavas ir izpirkta, bet tātad cool relief, viņa ir tāda sildoša, tāda kņudinoša, dezinficējoša un locītavas dziedinoša smērīte, ļoti efektīva. Ja? Mums pat bija viena situācija, kad mums bija klientu diena un Liena stāstīja par šo produktu un bija iedeva vienai sievietei uzsmērēt, viņai tur sāpoša vieta viena bija un iedomājieties, viņa nākušā dienā jau raksta, ka viņai tik ilgi tas ir sāpējis un no vienas smērēšanas jau ir pārgājuši tās sāpes. Bet kā mēs vēl varam lietot šo kūra līfi? Es esmu viņu iecenējusi matu sakņu stiprināšanai un folikulu atdzīvināšanai, jo tur ir EMU, kas ir arī pierādīts, ka strādā pret plikpaurību. Un tur ir visādi matu arī tādi, kas matiem, kas saistaudiem, ja? gan sērs, gan tie augu ekstrakti, kas ļoti, ļoti knudina. Ja? Tātad iemasējam galvas ādā. Es vēl viņu tā riktīgi iemasēju, tā kā gandrīz veicu masāžu procedūras, nu, un vismaz stundu turam, ja, jo savādāk jau, ja mazāks laiks, tad jau nav vērts tērēt to līdzekli, bet viņš ļoti labi atdzīvina tos mirušos folikulus, ja, pret matu izkrišanu. Vīriešiem varbūt nav tik. Kaut gan nē, vīrieši tagad arī tur cenšas pieaudzēt tos matus. Ļoti populāras ir tās matu pieaudzēšanas un atjaunošanas procedūras, bet tos matus vajag jau atjaunot tad, kad viņi vēl nav izkrituši. Un vispār plikpaurainas sievietes, man liekas, vispār, vai ne, dāmas, man liekas, tas ir diezgan traki, ja izkrīt tie mati, jo... Nu, protams, viss iekšķīgi, jā, uzreiz uzlabos procesus, bet kūra līfa arī uz tiem matu folikuliem, uz mikrocirkulāciju ļoti labi darbojās. Un vēl es viņu lietoju arī sejas ekspres maskai. Mums ir unikālas maskas, fantastiskas maskas, bet ja jums ir 3 minūtes, un nav laika tur gulēt un tā, un jums vajag ātri, lai jums tur šuk, viss notiek, ja? Tad es vienkārši viņu smērēju, bet nu uzmanīgi acīs nekādā gadījumā, ja lai neiekļūst tas produkts. Uzsmērēju visur, arī būs acu asarošana, deguna asarošana, es gribēju teikt. Ecēšana, jā. Viņš tā kā ļoti stimulē, bet tad, kad noskalo, tad vienkārši tā āda ir tāda uzbūstota. Uzmanīgi gan, protams, tiem, kam ir ļoti jūtīga āda, kas pret visu reaģē, ja sākumā pamēģiniet, ja kādreiz varbūt vienu mazu ļaukumiņu, ja tas ir uz jūsu atbildību. Es stāstu savu pieredzi, jūs jau, protams, domājat paši ar savu galvu, ja? Nedarat nekādas muļķības, ja jūs zinat, ka jums ir kaut kādas problēmas. Tā, nogurušām kājām, nogurušas kājas. Kam ir nogurušas kājas? Vai tūskas kājiņās, ja var arī uz nakti apsmērēt viņu, uzvilkt zeķīti, ja, lai viņš skaisti, nu, tā kā palīdz atjaunoties, ja, tie, kas arī tālus ceļus staigā vai vienkārši ir problemātiski tās apakšējās ekstremitātes, ja. Tā, matu sakņu nostiprināšanai. Vēl ļoti labi viss šis te pats strādās arī uz plaušu iekaisumiem. Tagad cilvēki ļoti slimo līdz pat pneimānijām, ja, kad neatdalās visi šie augstie elpceļi. Protams, visas mūsu lakrices, visi tie produkti, bet arī šo kūra līfu var skaisti smērēt uz plaušiņām, ja. Var apsmērēt tur, neteiksim, arī mazlietiņi iesmērēt degunā. Arī būs tas pats, ka nāks ārā asaras un tā tālāk, ja. Ja sāp austiņas, var ap austiņām apsmērēt. Ja, kūra līf. Tā kā visu to var darīt. Kā saka, pats sev dziednieks.
Mums viss ir, lai varētu visu to dažādos veidos izmantot. Došu vārdu Indrai. Indra, lūdzu, papildini mani, ja es kaut ko vēl atcerēšos. Ja jūs kaut ko atceraties, jūs rakstat arī, ja? Jā, jo mums te arī ir rakstījušas, Eva rakstīja, ka arī H500 izmantojusi ir pie iesnām perfekti, arī Elita ir iesnām palīdzējis H-500, un Dace raksta, ka teiskoka eļļu lietoja pie herpes vīrusa, smērēja lūpu un herpe nemaz neparādījās. Tā kā, jā, nu, tā sajūta jau tiem, kam metās tās herpes, ir jau zināma, ja, ka tā kā sāk karsta palikt tā lūpa un bišķiņ tā kā kasīties, ja. Jā, tā kā, un pie tejas koka eļļas, tad es vēl gribu papildināt par to, ka mēs varam, man liekas, tu neminēji par to, ka pie šampūna mēs varam pilināt klāt arī tejas koka eļļu un mazgāt, ja ir blaugsmes, ja, tad mēs arī, nu, tos matus sasmērējam, bišķiņu atstājam, ja, un tas tejas koks arī darbojas tādā veidā labi. Arī tejas koka eļļu mēs varam lietot, ja ir kaut kāda tā kā vēdera vīrusa infekcija vai kaut kas ir ne tas apēsts labais, ja, tad mēs varam viņu iekšīgi dzert, bet iekšīgi mēs eļļu neiedzersim, ja, šādu te veidu eļļu, tad mēs ņemam to vai nu skudru koka vai kaut kādu kapsuliņu, tukšo kapsuliņu, tajā mēs iepilinām pāris pilītes to eļļu un aiztaisot ciet, mēs varam norīt un tad viņa nonāks tieši zarnu traktā, kur arī izšķīdīs un no iekšpuses arī radīs šo te antibakteriālo visu procesu veiks. Un vēl arī, jā, ir iesnas, jā, it sevišķi bērniem, kuriem tie deguntiņi, kad ir aizlikti, bet no arī lielajiem deguntiņi ir aizlikti, jā, tad var pasmērēt uz spilvenu drāniņu arī to teiskoku eļļu, lai tad, kad guļ, tad elpo to, un tas arī, nu, taisa vaļā to degunu, un tā kā vieglāk arī paliekās. Jā, tas būtu par šo. Tad es uzlikšu vienu bildi. Viena bildi ar maskām, ko mēs arī taisījām pirtī ar meitenēm. Un, nu jā, te var redzēt, ka tāda zaļa šreka maska. Te mums bija spirulīna H-500. Šeit es skatos, ja mēs neesam noraudājušās, tad šī reizē nebija Coolrelief klāt, ja? Jo tad, kad uzliek to Coolrelief, tad tas zaļais tā ļoti, ļoti tur sāk tecēt, ja? Bet šeit mēs visas tikti tā kā neapmierinātas gan izskatāmies, bet bija ļoti labi, jo īstenībā viņš tā kā sāk, kad kalst, ja? Tad tu nemaz to seju nevar pakustināt, viņš tā kā tāds viss ciets paliekās, bet katrā ziņā pēc tam āda ir ļoti, ļoti tāda laba, jā, bet ar to Coolrelief, jā, jāskatās, viņu ļoti, ļoti maz jāliek klāt, ja mēs liekam maskai klāt, un patiešām jāskatās, jā, lai nav tā āda kaut kāda jau bojāta vai kaut kas, kaut kāda iekaisuma, jā, tad nevajadzētu noteikti to izmantot. Es vēl par teiskoku minēšu, ka ja ir sēnīt uz kājām, tad uz nadziņiem var, jā. Teiskoku, arī H500 nepatīk sēnēm ļoti. Arī H500 var kā putriņu smērēt, lai viņš tur nodezinficē un novērš to sēnu. Jā, labi, jā. Tā, un tad es pastāstīšu, par ko mēs jau droši vien visi zinām, jo tā ir arī tā informācija, ko parasti mēs nododam saviem visiem jaunajiem Koraļu kluba draugiem, kas mums pievienojās, kā tad mēs izmantojam šos te mūsu izlietotos maisiņus, korālmaiņu maisiņus, tad, kad mēs viņus esam jau izdzēruši vienu dieniņu. Tad, jā, kā jau Vineta minēja, gan sejas maskām un pīlingiem mēs to izmantojam. Arī papēžu pīlingu var taisīt labi. Mēs varam piebērt turklāt arī vēl šim te smiltiņām sāli, H-500, pielikt emu eļļu. Un ar tādu mēs varam ierīvēt šos te papēžus, pat var uzvilkt virsū zeķītes un iet uz nakti gulēt, ja, lai tas viss tur tā forši strādās un no rīta būs tādi mīksti forši papēdīši. Protams, mēs to izmantojam arī pulverīšus kā sorbentu, jo korālmaina šie te pulverīši ir 200 reizes spēcīgāki par aktīvo ogli. Līdz ar to, ja ir kaut kāda saindēšanās vai vēdera vīrus sākās vai kaut kas tāda sajūta, kad kaut kas tur tajā kuņģī ne tāds notiekās, vai vemšana, ja,
jo arī vemšanā, ja mēs iedzersim šo pulverīti, arī citreiz vēl vairāk var iznākt ārā, bet līdz ar to tas viss būs savākts un izvadīts ārā un nebūs neies cauri visam zarnu traktam, kas būs vēl daudz ilgāk un nepatīkamāk, jā. Tāpēc noteikti šito vajag atcerēties, un to arī var bērniem dot. Un kā es saku, kad mamma saka, ka nevar iedot bērniem tādas smiltiņas, es saku, smilšu kastē viņi tā vien, tās smilšu kūks tur labprāt paši nogaršo, ja, bet tad, kad tu viņam ar karoti pats dots, ja, tad bērnam problēmas. Bet, mani mazbērni dzer, jā, nav nekādas problēmas, ja vajag, tad visu zin un dzer. Tāpat tās arī, ja ir kukaiņu kodumi, tad mēs arī varam šo te maisiņu. Man pat bija Grieķijā, kad staigājām gar jūras malu, un es uzkāpu, nezinu, kaut kamenei, bitei vai kaut kam. Vienkārši man tā iedzēla pēdā, un nekas cits man nebija tur pludmalē uz vietas, tikai kā līdzi pudele ar korāla maisiņu iekšā, un es paņēmu šo te mitro maisiņu un vienkārši turēju pie pēdas. Un pēc kaut kādas pusstundas jau aizejot atpakaļ uz viesnīcu, jā, man viss bija pārgājis un jau bija tas viss noņemts tūkums, nekas nebija. Tā kā arī tas ir ļoti labi, ja mums ir par rokai arī kaut vai tas maisiņš tajā pudelē. Tad mēs varam pievienot arī tējai, kafijai klāt, lai noņem šo te kafijā ir skāba. Mēs ar šo te samazinām šo te kafijas skābumu. Un līdz ar to viņa mums paliek tā kā, mēs neiesakām vienalga dzert, protams, tur entās kafijas krūzītes dienā, bet šādā veidā mēs samazinām bišķiņ to skābumu, ko mēs uzņemam ar kafiju. Un arī mēs varam pievienot vīnam, tādam vīnam, kas nav dzirkstošais, jo dzirkstošais tad ies ritīgi pa gaisu, bet vīnā arī tad viņš savāks tos sulfītus, kas tiek vīnam pievienoti klāt, kuri arī mums dod to nepatīkamo sajūtu nākošajā dienā, jo tā ir aknais lodze, kad ir jātīra asinis no šiem te klāt pievienotajiem visādiem līdzekļiem, kas vīnam liek izskatīties skaistam un dzidram, jā, bet mūsu organismam ir grūti. Un šī gadījumā, ja mēs iebaram jau laicīgi pudelē iekšā vai glāzē savā šo pulverīti, jā, tas savāks visus šos sulfītus, un mēs dzersim, garšu nemainīs neko, bet būs vīns bez šiem sulfītiem. Tāpat tās arī, ja mums ir pirms ballītes vai pēc ballītes slikti, jā, pirms ballītes nebūs slikti, pirms ballītes būs labi, bet mēs jau pirms ballītes arī varam iedzert kādus šos te izlietotos maisiņus pāris maisiņu smiltiņas, un tad arī, ja sanāk tomēr lietot to alkoholu ballē, tad labāk tomēr mums organisms jutīsies nākošajā dienā. Tad, protams, grieztiem ziediem. Tas ir pārbaudīts, jā, cik skaisti, ja kāds saka, placebo efekts šos te produktus lietojot, tad puķēm mēs nevaram pateikt. Tagad placebo efekts tev iestājas, jā, kad mēs iebaram šīs smiltiņas ūdenī, grieztiem ziediem, jā, tad rozes, kuras ir noliekušas galviņas, viņas paceļ augšā un ziedi vispār ilgāk arī stāv. Tāpat tās var izmantot arī istabas augiem, kā mēslojumu var iebērt augsnē. Telpaugiem, bet jāskatās atkal tādi noteikti, kuriem patīk šī sārmainā vide, jo ir citi augi, kuriem patīk skābā vide, tad tie nebūs īpaši priecīgi, jā. Akvārijā varam pievienot, tas arī palīdzēs attīrīt ūdeni zivtiņā, mājdzīvniekiem pie ūdens mēs varam likt klāt šos maisiņus, man kaķim vispār stāv viņam tāds liels augsts trauks ūdens, un viņam tur vairāki maisiņi peld iekšā, citi saka, ka dzīvnieki baidās no tiem maisiņiem, ka viņi peld iekšā, tad varbūt jāizver kā smiltiņas, bet manam kaķim nav bail, un viņam ļoti patīk, es saku, viņam ir ekoloģiskā mantiņa, jo viņam patīk spēlēties ar šiem te maisiņiem arī, kad ja viņam gribas daudzīties, tad es viņam pametu kādu maisiņu un ekoloģiska viņam mantiņa sanāk. Tāpat tās arī var tīrīt nerusējošo izlietņu šo te virsmas, varam pievienot ūdenim, kad mēs mazgājam dažādus salātus, dārzeņus, tad varam šīs te smiltiņas arī piebērt klāt. Tā arī ir iespējams, ja ir kādam tie cāļi vai vistas, tad noteikti ļoti labi arī būs kā kalciju dot arī šiem dzīvniekiem šos te koraļu smiltiņas.
Un arī acu noguruma gadījumā varam mitrus šos te maisiņus uzlikt uz augšējiem plakstiņiem, arī labi iedarbosies. Un tā kā agrāk lika tās gurķa ripas, ja, tā šajā gadījumā varam mēs tādā veidā arī noņemt šo te nogurumu acīm. Un tas būtu par korālmainu maisiņiem. Varbūt tev kaut kas ir ko piebilst, Vinetā? Ja es eju tālāk. Es domāju, ka ejam tālāk. Jā, tad vēl es pastāstīšu par kokteili, mūsu brīnišķīgo Daily Delicious kokteili, ko mēs varam izmantot arī ne tikai vienkārši samaisot ar paniņā vai pienu vai ūdeni, jā, un dzert kā tādu brīnišķīgu kokteili, bet mēs viņu varam arī sasaldēt trauciņos, jā, un viņš būs mums kā saldējums, ja mēs sataisīsim viņu ar pienu, piemēram. Tāpatās arī mēs viņu varam dot arī bērniem, ja ir jāiedod kaut kādas kapsulas, ja, tad sataisot, piemēram, ar bezpiedevu jogurtu, piemaisot kādu no šiem te kokteļiem, karotīti klāt, tad mēs arī varam iemaisīt vai melno riekstu iekšā vai kaut kādas tās dabas vielas, kas viņiem ir jāiedod un ko viņi tā īsti negrib kapsulās dzert, ja vienkārši nevar vēl iedzert, ja. Tad vēl runājot par bērniem un viņu arī var likt klāt pie maskām, kad taisa sejas maskas, tad arī var pielikt klāt, jo tur ir tik daudz visādi vitamīni, skaistumu, kas mums ļoti labi arī iesūksies caur ārā. Īstenībā, zini, kā nemaz nevajag neko speciālu. Tu paņem paniņas, ir kokteilis, tu esi sataisījis to kokteili dzeršanai, var mazliet atliet un uzsmērēt uz sejas vienkārši arī ļoti forša maska. Nu, vai dzert tā, lai tev viss nolīst pa seju. Arī matu maska, viņa arī laba. Jā, to var arī pievienot. Un tad vēl, ja mēs runājam par to, kā bērniem iedot kapsulas, noteikti jau katra mamma atrod kaut kādu to labāko variantu, jā, bet vēl ir, protams, mēs varam maisīt ar medu tās kapsulas, un kā es arī, kad man mazbērni bija mazāki, tad mēs arī kopā to darījām, un tas viņiem arī ļoti patīk, jā, ka tu to kapsuliņu taisi, viņam palīdzi izbērt ārā tajā mazajā medutiņā, tad viņš ļoti labprāt arī to apēd. Kā jau es minēju, arī, protams, ar šiem te kokteļiem, jā, un jā, tas arī laikam tad ir viss, ko es gribēju tagad pastāstīt. Jā, varbūt kāds kaut ko grib pajautāt vai padalīties ar savu pieredzi. Pieslēdzamies. Operatīvi. Kādam ir ko piebilst? Bet es nesapratu, vai tas ir jautājums vai no Ingas. Šis ir ļoti vērtīgi saprast, kuras kapsulas var taisīt vaļā un šķīdināt. Ir kapsulas, kuras nevajag taisīt vaļā, jo viņas tieši vajag aizvadīt uz zarnu traktu, ko palīdz kapsula. Tas, man liekas, ir... Jā, mēs runājām, tās ir tā superflora vai kvadrabiotikas, tos nevajag taisīt vaļā. Nu jā, un tāpat tās noteikti arī parafaits, un nu, tie arī nebūtu tie, kas noteikti būtu garšīgi kā tējas dzert. Man ļoti garšo starp citu opistopu. Es, piemēram, no rīta, kad taisu to fantaku tējas, pielieku opistopu, viņš ir tāds, viņš tāds, zini, tāda piparaina, tāda spēcīga garša. Man patīk, kā viņš tur tā kā nodezinficē to zārnu traktu no rīta, īpaši, ja es vēl eju kaut kādu tīrīšanas procesu. Parafaitu, melno riekstu, visu var kā tēju. Melno riekstu arī, un parafaitu, starp citu, arī var. Ja? Nu, var arī nē. Kā kuram patīk. Vēl daudzi nevar iedzert kapsulas. Nu, ne daudzi, bet ir cilvēkam nepatīk. Tad ir vēl viena metode, kā tās kapsulas iedzert, ir ar ēdienu. Viņu tā kā paņem ēdienu, kā to kumosiņu, jā, un kapsulu, un tad vienkārši arī nost, tā kā ēd ēšanas laikā. Es esmu tādus cilvēkus arī satikusi, arī tā var darīt. Nu, ko, mīļie? Mēs ceram, ka jums bija interesanti, vērtīgi. Varbūt uzrakstiet, vai jums kaut ko jaunu uzzinājāt šodien. Jā.
Kādam vēl jautājums var pajautāt, ja ir kāds grib padalīties, tad padalieties ar savu pieredzi. Produkti mums ir vērtīgi visiem dzīves gadījumiem. Jautājumu nav. Nav jautājumi, tad jā. Nu, tad slēgsim ārā. Jā, raksta bija ļoti interesanti, šī vērtīga informācija. Es kapsulas ielieku izlietoto kapsulu afalciņā. Tieši kuras kapsulas, Ligita? Vēl lielāka viņa. Jā, kāpēc kapsulas ir, jā, to es arī nesapratu īsti. Jā. Jā, nē, bija interesanti. Paldies par jauno informāciju. Paldies, bija ļoti vērtīgi. Paldies par vērtīgo informāciju. Nu, paldies jums. Jā, paldies. Paldies. No kola vadus, jo grūti norīt. Es sapratu, par ko iet runa. Ligitē nepatīk tās grumbuļainās tabletes. Viņa nevar viņas norīt, jo viņa nav tāda slīdēna, saproti? Un tad es saprotu, ka viņa tā kā sasmalcina. Var arī nelikt tajā kapsulā, beigas sarežģīti, man liekas, vienkārši saspaidi un kā pulverīti var droši rīt nost. Jā, tās ir cietās kapsulas, kas kaple. Es slīd, jā. Nu ko, paldies, mīļie! Jā, paldies!